Mēs tagad esam ceļā uz mūsu tikšanos vietu. Man jau ir liels stress, bet jā, mēs tagad ceļā. Turpinājums sekos. Updates. Mēs braucam. Mēs pēc kodām 5 minūtēm būsim klāt. Un man ir slikti. Oto mani stresina. Es pateicu, ka mums pilota būs sieviete. Oto teica, ka mēs nostīsimies. Man nevajag šo negatīvo enerģiju. Kā jau minēju iepriekš, man neitrālas sajūtas, bet es domāju, ka mēs tūlītās jau kāpsim iekšā, tad es domāju, būs tā bišķiņ nervu kutinoši. Bet kopsumā es domāju, man viss būs kārtībā. Ar tevi jau un ar mani nebūs viss kārtībā? Jā, tieši tā. Mēs tagad, ak Dievs, redzu to kasti, kurā mēs tur... Ak Dievs! Logis Range Rover viņam klausās. Tas ir ak Dievs, tas ir, ko mēs brauksim. Tagad man reāli baili. Tas ir mūsu gross. Jā. Un tā ir mūsu pilota iekšā viņā. Tas balons ir lielāks par māju. Un viņi šito balonu tagad pūš gaisā. Mūsējais vēl ir izlikts uz zemes. Vēl netiek pūsts. Tuvumāk to redzot, tas ir pilnīgi cits stāsts nekā braucot pa šoseju. Tu redzi, viņi tur gaisā lidinoties. Tātad mēs ar Emīliju skatāmies, kā tiek balons viens puses augšā. Tas ir diezgan liels. Man skatoties uz to, kas tur gaisā ir, man slikti paliek. Es nevaru iedomāties sevi tur, ak Dievs. Man liekas, es izkritīšu tur. Ne, man liekas, reāli tā kā sabīšos un pārkritīšu pāri malā. Ak Dievs. Man jau bišķi panika sākās, not gonna lie. Tas izskatās tik bailīgi, auto. Es negribu. Man ir bail. Man reāli bail. Mūsu jau beidzot sāk pūst. Visi pārējie 3 jau aizlidoja. Izrādās tur tālumā vēl 2 ceļās. Mēs esam gaisā. Es tikko pacēlamies. Es jau jūtu, ka skats būs iespējīgs. Man liekas, ka man parādīsies kaut kāda random bēls no augstuma, bet galīgi nē. Tā kā tas kā augstums. Nezinu, pilnīgi vienalga. Ļoti patīk. Sākumā likās, ka būs tāds neliels vējš te augšā. Ja vispār nav vēja? Jā, vispār. Bez vējša. Jā. Un, man ir karsti godīgi. Man liekas, ka būs tik augsti, bet no tā kā tas, uguns tā kā šidais strādā. Jā, silts paliek. Reku mūsu ēna. Tūlītās vairs neredzēs. Tie esam mēs. Reku tur ir redzamā Siguldas slavenā bobsleja trasa. Tā pils ir. Jā. Reku tur Ēdas pils. Tas ir stāsts par to, ka... Wow. Tur ir meža kaķis. Fun fact. Tur. Es nekad nebiju skatījies uz ko galotnēm. Notiktu uz distances no augšas. Ļoti iespējīgi. Jā, mēs tagad pie gaujas. Atkal mūsu ēna tur redzama vidū. Es atvainojos par šādu šotu. Kur ir Sigulda.
Agdijos vēl visus, kurus var redzēt. Nekur varat pavērot. Sigulda no augšas. Nē, kur ir. Tur ir stacija. Interesanti no augšas apastīties. Uz manu hometown. Bērnības huds, kad man bija 3 gadi. Es vadīju šīs ielas. Mēs tagad šeit, šajā pļavā, mēģināsim piesmēties. Olā! Kur mēs? Visi sabrauca. Jūtos droši normālā pļavā nosēžoties tik tālāk. Es nezinu, kā tā jau. Mēs esam famous. Viņi paspēja, viņus tā prātāk, ka vēl tādus grāmatus un vērtīgi lielā. Beidz man acis bakstīt. Goodbye! Mūsu lidojums ir noslēdzies, mēs esam uz zemes. Noslēdzies. Tas bija baigi ātri. Tas bija reāli ātri. Man liekas, ka būs ilgi. Mēs lidojām, mēs nosēdāmies šitā pļaviņā. Un, nu labi, tu daļa cilvēki jau pazuduši, bet tad, kad mēs te nosēdāmies, tad bija pilns mašīnām, pilns cilvēkiem, un tu visi skatījās un brīnījās. Jā, visi filmēja arī, un, kad mēs tā kā sēdāmies, tad arī visi pa logiem māja, visi tur kaut kādos bērnu laukumos, kas bija māja mums, visi mums māja, mēs bijām famous. Kāds tev bija pirmais priekšstats? Nu, kad mēs cēlāmies, sākās panika, sāku raudāt bišķiņu, uzreiz Oto plecā paslēpos. Es nezinu pat no kā es tā sabijos. Es jau Otoši to teicu, man liekas, ka tā kā, nu, man tas lielākais stress bija par to, ka tā kā ar šo lidojumu atklāsies kaut kāds tā kā līdz šim neatklātas bailes no augstuma, jo man visu šo laiku tā kā bijis tā, ka es varu confidently teikt, ka man nav bail no augstuma. Bija tāds sajūta, ka tā kā, jā, nu man tomēr ir. Bet nebija. Jo man arī bija bail par to, ka man paliks slikti vai ka tur galva griezīsies un būs tā nestabilā sajūta. Zini kā, ka tu esi ļoti augstu un tu pasties pār malai kaut kam, tad tāds, oi, tad tu tā. Es speciāli vienā brīdī mēģināju Emīliju tā nedaudz sabiedēt sadzīšos. Tā kā mēs pacēlāmies, tad es viņai tā kā pārprasīju, kā jūties viņa pēc visu super, visu ok. Es tā kā pats paskatījos pār malai. Bija tā interesanti. Man vispār tā kā es visu lidojumu laikā visu laiku skatījos pār malai, tā kā vispār mani neraustīja. Es lidotu vēlreiz, ja vajadzētu. Es arī tieši gaidīju, ka kad būs riktīgi augsts un vējš Augsts un visu. vispār nebija. Tikām pie lidojuma certifikātiem. Šitā izskatās. Šīs ir apliecinājums, ka Oto ir drosmīgi pacēlies, vējs pārniem lidojis un pēcāk sekmīgi piezemējies lidojumā ar bizmārīti karstā gaisa balonu. Ar šo brīdi lidotājs tiek uzņemts gaisa kuģotāja brālībā, piešķirot dišciltīgo titulu Grāfs von Strēlnieki. Kāpēc Strēlnieki? Tāpēc, ka bija vesels stāstījums. Kāpēc, bet īsāk tas ir atkarīgs no ielas, uz kuras piezemējamies. Teiksim, ja mēs piezemētos kaut kur citur, tad būtu cits nosaukums, bet mēs piezemējamies uz Strēlnieku ielas. Mums vēl lielie šampi. Katram bija glāzi šampi. Un liels plusiņš viņiem, ka varēja izvēlēties bezalkoholisku un alkoholisku. Paldies mammai un brālim par šo dāvanu. Bija forša dāvana tomēr. Man patika. Man arī ļoti patika. Lai gan man nedāvināja, bet man ļoti patika.